Ir divi varianti, man liekas tā, vispār pēc Latvijas tādas dzīves realitātes. Vai jūs atšaudījāties gadiem ilgi, tā skaitā kontrolēja, un rakstījāt, sekmēt un uzlabot un bla, 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 vai arī neļāva? Vai arī bremzēja? Es 18. gadā, toreiz vēl premjeras Kučīnskis, sagatavojām likuma projektu aizliegt apvienot šos amatus augstākiem ierēģiem kapitāla sabiedrībā. Tikām, viņš atbalstīja, starp citu, tikām līdz koalīcijas padomei. Tur tas viss arī pazuda. Tā ir tā situācija. Un šobrīd nekas neliedz esošajiem ministriem, jau rītdien, noskatoties šo raidījumu, atsaukt tās atļaujas apvienot amatus kapitāla sabiedrībās, jo tas, kas Saeimā, tur iespējams vēl ļoti ilgi diskutēs. Dažādas intereses, pretrunīgas, punkts 1. Punkts 2, ko šobrīd darat, redzot to ārprāt, kas darās ar tām atlīdzībām. Atlīdzības likumā noteikti, ka nedrīkst gada atlīdzību pārsniegt šo viduspunktu. Tad visi tie ārprāti, kas... Jo mēs iedavām rīcības brīvību, paļaujoties uz to, ka cilvēkiem būs saprāts piemērot šīs normas. Un pēc tam vairs nevarējāt savākt. Un šobrīd savākt to nav iespējams. Ir vajadzīgs Robins Huds, kas aiziet to, kas ir bagātajiem, pārdala nabadzīgajiem. Un, Kronberg-kungs, jūs nebijāt Robins Huds zemkopības ministrijā. Jūs saņēmāt mierīgi algu kā valsts sekretārs un otru atalgojumu kā Rīgas siltuma padomes loceklis. Un ne čiku, ne grabu un 100 000 gadā. Es izstāstīšu par sevi. Es saņēmu atlīdzību zemkopības ministrijā, kas nav top alga. Kā jūs nebija arī zemākā. Nebija zemākā, bet top alga viņa nebija. Un Rīgas siltumā padomē man piedāvāja, tad, kad padomē nokritā, tika noņemta iepriekšējā padome, paprasīja, vai es piekristu ieņemt vietu padomē uz laiku, kamēr notiks konkurss uz patstāvīgo padomi. Es to godprātīgi pildīju, jā, es zinu, katru piekdienu es varbūt kaut ko mazāk izdarīju zemkopībā, kaut gan es to varēju. Jā, un jums šitāds stāsts būs, vai Bānē būs stāsts, un Valantim pa Liepājas sēzu. Jā, un es vēl paturpināšu par sevi. Un tad es respektēju jaunā koalīcija, kā atnāca. Viņi teica, ka viņi neatļaus vairs savienot amatus un sākās šī diskusija. Jaunā koalīcija kura jaunā? Kura jaunā? Precizējam, kura jaunā? Eriks Siliņas valdības. Siliņas valdības koalīcija. Tad, kad es virzīju atlīdzības likumus, vēl tagad atceros, stāvu ministru priekšā, ministru kabinetā 21. gadā, un visi ministri man saka, tad, kad šis likums stāsies spēkā, mēs uzreiz rīkosimies, nekādas amata savienošanas. Ir pagājuši 2 gadi, kopš likums ir stājies spēkā, un neviens šo solījumu nav pildījis. Joprojām tas notiek, un mēs gaidām uz kaut kāda Saimas likumdošanas iniciatīvu, bet nevienam nav traucēklis jau šodien vai rīt no rīta visas šīs atļaujas atcelt. Nav traucēkļi, vai ne? Nē, es gribu pateikt, ka mums bija ļoti nopietna diskusija frakcijā par šo te amatu savienošanu. Un es saprotu, arī uz sadarbības padomi tika virzīts priekšlikums, ka neatļaut vairs savienot līdzdalību padomēs. Es nezinu, es neesmu valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā. Mēs savienot tikai ar vēl vienu atlīdzību. Tāds priekšlikums šodien. Godīgi sakot, es iebildu arī pret to vienu, es vienkārši balstījos savu pieredzi, ka tas nav iespējams efektīvi apvienot, ja tu esi vadošā amatā vēl kaut ko citu. Bet tas, ko Jānis saka, es varu atcerēties, kāda bija mums tā pieredze ar to atalgojumu reformu kaut kādā 18. gadā, un toreiz vēl tā ļoti nopietni cīnījos par savas iestādes atalgojumu paaugstināšanu, jo mēs piederējām pie nabadzīgākajām iestādēm, konkurences padomi. Un tad arī, laikam, gan Fontes bija iesaistīts, un atceros valsts kancelējā, mēs skatījāmies tādu ļoti skaisto grafiku, ka mēs varētu tiekties uz to tā kā Igaunijā, ja tas koeficients 1 ir prezidents, un tad tā visi skaisti sagrupējas. Un tā būtu skaista pārskatām sistēma, mēs visi būtu ļoti apmierināti, toreiz bija milzīgs atbalsts. Un es šodien arī tagad satiekot Citkovs kungu jautāju, kā tad tur beidzās tas viss? Jā, laikam nebija sevišķi. Mēs dzirdām, kā beidzās. Kas beidzas koalīcijas padomē, kas ir palaists un vairs nevar savākt. Bet es gribu pateikt, jā, tas ir ļoti skaisti kļūt par Robinu Hudu, un ir bijuši mēģinājumi, un es esmu arī gājis ar priekšlikumu. Mēs visi skaisti parunājam, bet tā, kad nonāk pie atlīdzību pārskatīšanas, jā, tur nav nemaz tāda vienprātība. Ir gads pagājis, kopš jūs esat koalīcijā. Un lūdzu, šis priekšlikums par to, ka padomas, amats padomēs nedrīkst savienot, kaut vai tas ir. Tikko Citkovs kungs saka, nekādu priekšlikumu nevajag valdībā neļaut savienot. Punkts.
Nu, es domāju, ka tomēr atkarībā no normatīviem regulējumiem tas ir kaut kā jānoregulē. Ja? Jo es nevaru iedomāties, kurš tad būs tēt izdevies. Kas traucēja gada laikā šito pieņemt? Kas? Bet tas tika apspriests un virzīts, un tas tagad tiek skatīts kaut kad vēl aizvirzīsimies, un vēl pēc gada varbūt aizvirzīsimies. Es nevaru komisijām atbildēt. Manā komisijā tas nav nonācis.